Pirts. Vieta, kur augstas temperatūras iedarbībā, cilvēka ķermenis sāk svīst un attīrās no visa liekā. Ja uzskatām par pareizu Darvina evolūcijas teoriju, tad attīstības rezultātā cilvēka cilts zaudēja lielu daļu savu ķermeņa apmetojumu. Mums ir viedoklis, ka dažiem no viņiem stipri sala, un visticamāk, ka doma par pirti dzima ļoti nosalušu un netīru cilvēka prātā. Šis būs stāsts par tīrības tradīciju pasaulē. Vilks kašķis mežā, mīļā veselība mājā. Latviešu pirts paruna. Līdz mūsdienām nonākusi tikai neliela daļa no latviešu plašo tradīciju un rituālu klāstu. Tāpēc būsim iepriecināti, ja šajā pirts stāstu sērijā varēsim atklāt jums kaut nelielu daļu no šīs bagātības. Mūsu senči pirtī pērās, būrās, dzemdēja, šad tad veica saimnieciskas darbības un dažreiz arī dzīvoja. Kā melns uz balta rakstīts latviešu konversācijas vārnīcā, tad pirts ir telpa, kur sutā peras un mazgājas. Latvieši mazajos koku namiņos šīs divas pamatdarbības turpina praktizēt joprojām. Bet tagad par visu pēc kārtas. Vārds pirts ir tomēr cēlies no darbības vārda pērt. Par to liecina pirmkārt vārda senā izcelsme. Vārds pērt ir no indoeiropiešu saknes pir. Un tā pamatnozīme ir sist. Ir ļoti daudz arī atvasinātu vārdu senslāvu valodās, preķi, paperķi, prieņie un tā tālāk, kas norāda uz dažādām līdzīgām, atvasinātām nozīmēm. Vārds preķi nozīmē sildīt, karsēt, sautēt. Abas pamatnozīmes latviešu valodā pērt, kā sist ar siksnu žagariem un pērt ar pirts slotu pirtī. Arī pamatnozīmes ir tās pašas sitienu nozīmes. Vēl viens vārds, kas atrodas kaut kur pa vidu starp šīm nozīmēm, ir perēt. Un arī tur ir interesanti, ka ir divi skaidrojumi. Perēt putnu olas. Tā izcelsme tiek skaidrot divējādi, vai nu no vārda preķi, sildīt. Tad tas ir saistīts ar pirts siltumu, sildīšanas nozīmi. Bet otrs skaidrojums ir tāds, ka putns perējot olas tās ne tikai silda, bet arī apgroza ar spārniem. Tas ir sit ar spārniem pa olu, tā gluži kā parot savu perējamo. Ir arī tāds skaidrojums. Arheoloģiski, es kā arheologs uz to lietu skatoties, arheoloģiski ļoti grūti pateikt, vai tā ir māja, maza māja, vai tā ir liela pirts. Tās ir dūmistabas. Dūmistaba tātad ir no akmeņiem sakrauta krāsnes, jeb māla klona krāsnes. Viņa tiek izkurināta šī krāsnes, tad tiek telpa izveidināta no dūmiem, vai izlaista pa speciāliem tādiem aizvariem, aizbīdņiem, un tad istabā ir silts, pirtī ir silts, un tad tur var dzīvot un justies labi. Kurš rakstīja pāvestam, laikam bīskaps Alberts rakstīja pāvestam, kad ar latviešiem ļoti grūti viņam ejot, jo, kad krustneši nāca iekšā, viņi meklēja, kur ir mūsu garīgais centrs, lai viņi sagraut, un tad varēs viegli pakļaut. Viņš rakstīja, ka viņi nevar atrast kopīgo garīgo centru, bet katrā sētā ir savs, jo faktiski pirts latvietim ir bijis kā svētnīca gan miesai, gan garām, gan dvēselē. Un arī Indriķa kronikas runā par divos gadījumos runā par pirti. Tātad vienā gadījumā ir 1199. gads, kad lībieši ir
nokristīt, un tad kronika saka tā, Indriķa kronika, lībieši no savām pirtīm, mazgātuvēm iznāca un nomazgāja to kristīgo ticību. Tātad ir bijusi kādas pirts, kāda vieta, kur viņi to ir kā par pirtīm saukuši. Un otrā liecība ir 20 gadus vēlāk, tas ir karalis Tālibaldus. Tur kronika saka tā, ka tad, kad viņš bija atgriezies no meža kopā, no meža paslēptumiem kopā ar saviem cīņbiedriem, tad Igauni negaidīt uzbrūk un noķer viņu pirtīs. Un attiecīgi tad Igauni moca un pieprasa izpirkumu un sudrabu un nomoca arī cepinu uz uguns un viņi nogalina viņu. Ja mēs paskatāmies Rīgas raganprāvu protokolos, tad tur ir diezgan daudz gadījumu, kad cilvēki ir sadedzināti par to, kad ir dziedinājuši cits cilvēks pirtī. Pirts vienmēr atradās nostāk no dzīvojamām ēkām, no saimniecības ēkām. Tāpēc, ka uguns nedrošība, pirtī tomēr ir karstums, uguns, ūdens. Ja tur deg, tad, lai tas uguns gāvas neieskrien citās ēkās, tad pirti parasti tomēr taisa kaut kur atstatāk no citām ēkām. Te ir pretējais, teiksim, ja visa saimniecība nodeg, visa pils nodeg, iet bojā, iznīcina viņu, tad pirts parasti saglabājās. Tad atkal pretējais, tad tur cilvēks var pārdzīvot, un to jau arī no mūsu folkloras, no etnogrāfijas ir šīs liecības, ka māja nodeg, cilvēki pārlaiž ziemu pirtī. Jau to pašu pirti ceļot, pirts pamatos bija svarīgi, ka baļķu salaišanas vietā pašā apakšā pamatā paksī bija slīps krusts, ko vecās pirtis nojaucot, īpaši Kurzemē redz slīps krusts ar cirvi iecirsts, un tai krustā ielikti svētīti pūpoliņi vai svētīti kadiķi, vai vēl kaut kas visbiežāk slīpais krusts, kā šķiet, ka visā pasaulē tāda sastopama ļoti senā aizsarga zīme. Tā nolimetangere nenāca man klāt. Šeit mēs varam runāt par tādu lietu, interesantu lietu, kā seno baltu zīmju enerģētiskā sistēma. Tās ir visas mūsu zīmītes, kas ir tautas tērpos, jostās, rotās. Jau viņas tur bija tā vienkārši tāpatās. Viņas visas bija ar ļoti dziļu jēgu un ar ļoti dziļu iedarbību. Varbūt, ka mēs beigās vēl kādu aizsargu zīmi atradīsim, ja viņas lika vai 3., 4. baļķis kaut kur stūrī, bet es domāju, te ir tas, ka šīs skaidras nosacītas augsni, ka uz tām, ko tur var uzvilkt, tas jau nestāv pat jau uzvelts, jā. Nedrīkstēja būt redzamā vietā. Tas bija kurš paksis, tur ir tāda baļķu pirtiņa, kur ir 3 aizsargzīmes Lietuvāna krusts, kas tā varētu teikt 5 stūru zvaigzne. Lietuvāna krusti varēja būt arī 6 stūru auseklīts, varēja būt 9 stūru vai 12 stūru, bet galvenais, ka viņu uzvelk vai iegrebt, tur ir iegrebt vienā paņēmienā Lietuvāna krusts, labajā pusē, ko sauc par svastiku, jeb ugunskrustu, bet kreisās puses svastika. Un vidū vertikāla svītra, 2 pārējo pastiprināšana, un liekas, priekš kam ir svastika, priekš kam ir Lietuvāna krusts, pirts dzemdību vieta, dzer to Lietuvāna krusts, lai kaut kādu ļaunie gari nenāk, un svastika kreisās puses, it kā būtu ar negatīvu nozīmi. Negatīvai bija labās puses svastika augšupejošā saule un kreisās lejupējošā. Un arī ugunzīmē, ja kreisās puses svastika, tas nozīmē, lai uguns nenosvilina pirti. Pirti ir cita valoda, miesas valoda. Un bieži miesas valoda ir patiesāka nekā jebkuri citi vārdi. Ar vārdiem mēs varam aizmālēt daudz ko, ka tu neieraugi vai ieraugi. Un tieši pirts ir tā, ne tāpēc, ka redz kāda defektus vai kāda efektus, bet tieši ādas neaizsargātība. Ir tā, kas pasaka par mums daudz ko no tā, ko droši vien ne tāpēc, ka baidītos cilvēks no cilvēka, bet tas, ka tad
pazūd kaut kāds noslēpums. Pirts ir kā tāda, kā ievada rituāls ļoti daudziem citiem rituāliem. Tad cilvēks vispirms attīrās un tad iet tālāk citos rituālos. Pirts bija kā tāda laboratorija, kur varēja gandrīz jebko sadarīt. Pirts bija māras vai laimas, sieviešu likteņdievības vai dzīvības un nāves dievietes un garu, un reizē arī saziņas ar mirušajiem, starp mirušajiem dzīvajiem, tāda saziņas vieta. Pirti sauc arī par Māras baznīcu. Ja skatās vārda baznīca, nu mēs tagad domājam kristīgā baznīca, kas tas par zaimošanu vai ko. Baznīca senākā nozīmē atvedināma, vai viens no versijām ir, ka radniecīga senindiešu vārdam haga, kas ir daļas piešķiršana. Tā ir vieta, kur tu ej šķīstoties, dabūt no likteņa dievības savu daļu. Tev bija slikti ar veselību, tev ir slikti kaut kas bijis, tu ziedoji ar dzīpariņu, vēl kaut ko tu mēģini, ja drīkst tādu vārdu teikt, noslēgt jaunu darījumu, pārslēgt. Ziedojot, upurējot, lūdzoties. Līdz ar to tā senā baznīca, viņa varēja būt vai Svētbirs, kur tu to, jeb arī viena no vietām, kā Māras baznīca, bija arī pirts, kur dzimšanas vieta, ļoti svarīgi senāk bija kāda pirts taka, kas šodien pat neienāktu prātā, ka mēs brienam uz aizaugušu vai atkal izliktu ar, es nezinu, noasfaltēt vai ar smalkām tur plātnēm. Nedomājam, ka senāk ceļš bieži bija tikpat svarīgs kā tā pati Māras baznīca pirts. Ceļam jābūt noravētam, senāk, viņam jābūt tīram, jo ceļš ir zīme vai pirmā zīme, vai tu varēsi dabūt pozitīvu atbildi vai nē. Ja uz tā ceļa ir sprungulis vai vēl kaut kas, tas tikpat labi nozīmē, ka dievība vai gars, es nezinu kas, jau tas ir pirmais nē. Jā, mīļa Māra dusmas tur uz jaunām sieviņām atrod pirtes taku neravētu. Un daudzas meitas to redzēdamas, respektīvi es redzēju mīļu Māru pirtes taku ravējot, es pametu villēnīt, gāju līdz noravēt. Senatnē, ja mēs iedomājamies, kā tas bija kādreiz, viņas tapa izrautas no savas vides, aizvestas līdzi vīram. Tur viņas tika ieliktas jaunā saimē, jaunā kārtībā, jaunā mājā, jaunā vietā, pie vīra sēniem, un ir pat tautas dziesmas, tu tautiet necilvēks, ko darīja māsiņai jau pirmā gadiņā pakāri šūpulīti, ja, ka tas nav tas veids, kā pirmajā gadiņā likt arī šo slodzi sievietei virsū. Un tad viņa iedzīvoja kaut kādu savu teritoriju tai svešā vietā, un viens no tiem priekšrakstiem ir šīs pirtes takas ravēšana, ja? Kad vecām sievām tas vairs nav jādara, ka jaunām meitām tas ir jādara, jāravē pirtes taka, jāpušķo pirtes jumts un jātur šķīsts ūdentiņš pirtī. Un es domāju, ka tas bija veids, kā savulaik sieviete iedzīvoja to vietu, jo lai sieviete varētu atvērties dzemdībās, viņai ir jājūtās tik labi kā mājās. Pirms gāja pirtī, reiz nedēļā gāja pirtī, virs lodziņa iesprauda pīlāģu zaru. Liekas, kas tur, ja mājās tu tur vannā peldies vai dušā skalojies, par to nemaz nedomājoties savā dzīvoklī. Te ir logs vajadzīgs, bet svarīgi, lai pa to logu kāds tev, es nezinu, mazgājoties, tas neaizsargāts, tas bez drēbēm. Lai tev kāds nenoskaustu vai lai
ko pirtī vēl darīja? Man jāprasa kā viena veca kursiniece. Vai tu zini, kas ir Bībele? Andri, vai jūs zinat, kas ir saru pēršana, jeb spārnu cirpšana? Nē, īsti nē. Mazu bērnu, ka viņš tur nemierīgs. Bērns paliek, saka, nu viņam ir sari, vai viņam spārni ir jāapcēr. Tad to bērnu, ka viņš nemierīgs, vai arī viņš slimo, noliek te uz sliekšņa, sāka no 4 nedēļu, vai nu vienalga, ka viņš nemierīgs palika. Noliek un prasa viņu, ko es cērtu, sarus cērtu, vai spārnus cērpju. Pēc tam nes iekšā, uz lāvas uzgulda, protams, tā plīts, ko es saku, krāsnis. Ir uzsildīta mazgā, tad tur ir rudzu miltu iejaus vai kviešu miltu iejaus. Balts paladziņš, bērns Andris. Jā, mazs Andris. Ietin tā kā mīklas kažociņā, rudzu vai kviešu, un virsū aptin ar to balto paladziņu, un pēc tam per ar slotu. Nu, protams, ka jāzina, cik liels bērns, cik tu stipri per. Un arī ar noteiktiem vārdiem, tur peru un sarus ārā per. Pēc tam atver atstāja pēc pēršanas drusku, nu, lai viņš tur 10 minūtes noguļās, ja par bērnu tā var teikt. Pēc tam taisa vaļā un saka, vienmēr ir tā kā melni sari ārā, redz, izvelk melnos sarus, tad nes uz mājām, protams, saudzīgi, un tad bērns ir vesels. Un tie sari, viņi tā kā tai mīklā paliek? Jā, melni mīklās, ka pasties tas pilnīgi kā kažociņš noiet nost, un saka, redz, pilns ar sariem. Nu, tas izklausās mistiski. Man Tev ieliek tā kā pīrādziņš. Jā, kā pīrādziņš, gaļas pīrādziņš maziņš. Es gan nezinu, vai lieliem, ja teiksim, nu, paliek slikti, vai tai droši vien, ka arī bija tāda dziedināšanas rituāla. Un te ir jautājums, ka mazam bērnam teikt lielam, ja tev kaut kādas manipulācijas, tad tev tīri psiholoģiski tevi ietekmē. Ka tu nezini, kas notiks, vai ar noteiktiem vārdiem ietekmē, bet mazs bērns, ja viņš 4 vai 6 nedēļas vecs, nu, ko tu viņu var ietekmēt. Viņš vienkārši jūt siltumu kaut ko, bet, nu, tas ļoti labi palīdzēja. Saru pēršana ir viens no tiem senajiem rituāliem, kas pirmajā brīdī mulsina un raisa abrīnu, kā visnotaļ eksotiska darbība. Tomēr apgalvošu, ka vēl pirms 100 gadiem tā bija tikpat ierasta procedūra, kā mūsdienās obligātās potes un zobārsta apmeklējums. No saru pēršanas visticamāk neizvairījās arī latviešu dižgari Rainis Barons un Valdemārs. Ir zināms, ka saru pēršana ir gadsimtu garumā izveidojusies tradīcija, bet vai tai piemīt arī kāds zinātnisks skaidrojums? Kad bērns ir 6 nedēļu vecs, tad jākurina pirts un jātaisa mīkla ar raugu un jāpiejauc klāt medus. To mīklu apsmērē villainu drēbi, liek bērnu iekšā, ietin, siltā pirtī per sarus. Kad laiciņu pērc, tad atņem drēbi un ar siltu ūdeni bērnu nomazgā. Līdz ar maziem melnumiņiem noejot visi niezētāji. Sari ir mazas pumpiņas uz jaunpiedzimušā bērna miesas, dažreiz tās nav arī redzamas, bet bērns ir ļoti nemierīgs. Un tie sari vairāk nav tā kā tuvāk apskaidrots, kas īsti tie sari ir, un tad nu es ņēmu un izdarīju, kā te rakstīts. Un, ja mazu bērnu, dažos ticējumos ir arī ar mātes pienu, ar medu, ar ieraugu, ar maizes mīklu, ko nozīmē ietin un per. Tas faktiski ir maigi masē, ja? Nu, tā kā izpliķē. Ja mazu bērnu izpliķē, izbrauka, izmasē ar mātes pienu, līdz 6 nedēļām pēc dzemdībām, teiksim, 8 dienu vecu bērnu, agrāk neesmu to darījis, teiksim, no 8 dieniņām sākot, tad no viņa miesiņas iznāk laukā tādi mazi, varētu teikt, dziedzerīši, ja, dziedzeru sekrēts, pelēk baltā krāsā. Un viņi tiešām izskatās kā sari. Viņi izskatās tā kā mazi tādu cūku sariņi, nevis spici, bet viņi ir jūtami kā raupja āda.
Un, tad, kad ir pietiekami ilgi braucīts, tad tie sari viss iznāk ārā un āda paliek maiga. Kad es to pirmo reizi redzēju, ka tā ādiņa paliek dupšuks un pleciņi un muguriņi ar tādiem pelēcīgiem sariņiem, es domāju, nē, kas tagad būs un ko tagad ar to darīt? Bet pēc tam es domāju, labi, redzēju, kā viņi noiet nost un mēģināju atrast izskaidrojumu, kas tas varētu būt. Un tā zinātniski to varētu nosaukt par sierveida ziedes dziedzeru paliekām, dziedzeru sekrēta paliekām. Bērniņš tad, kad ir mammas miesā, ir klāts ar sierveida ziedi. Tā ir tāda ziedi, kas pasargā viņu no atmiekšķēšanās ūdenī, lai viņš neatmiekšķētos augļūdeņos. Un viņa sierveida ziede ir tāda, kuru nevar nomazgāt ar ūdeni, kuru ir jāņem nost ar eļļu. Un piedzimstot bērniņam, viņa faktiski ir vajadzīga pirmo nedēļu, lai palīdzētu uzturēt bērnam ādas aizsargslānīti, termoregulācijai, bet pēc nedēļas viņas nozīme šeit ārpus ūdens vides zūd, un tie bērni mēdz būt diezgan nervozi. Dažiem bērniem ir vairāk šo sierveida dziedzerīšu, un tad, kad viņi nāk nost, viņi kopā ar ādiņu ļoti niez. Var jau viņus arī netērt tos sarus, viņi paši nonāk ar ādas slānīšiem nost. Bet ir daži, kuriem tiešām niestā muguriņu, viņš gultā nevar aizmigt, viņš knosās un berzē muguriņu, cik nu spēdams pret drēbītēm, pret autiņiem. Kāpēc tieši mīkla? Viņa ir taukaina, grauds ir taukains. Un tā kā tā sierveida ziede nāk laukā tauku dēļ, tauku vidē, tad attiecīgi vai nu mātes piens, kas ir arī ar tauku piedevu, vai mīkla, kas arī ir ar tauku piedevu, ir tas, kas palīdz tai ādeņai attīrīties. Tu tiešām redz mīklā, tur ir palikušies ar reāli, redz, ka viņš tur ir tāda. Mīklā neredzēju, bet ar mātes pienu masējot redzēju. Latviešu pirts. Darbības un nozīmes, kas saistās ar šo seno institūtu, ir neskaitāmas un sarežģītas, lai gan mūsdienās tikai dažām no tām vēl saglabājies praktisks pielietojums. Tieši tāpēc patiesa sajūsma izraisa fakts, ka pēdējos gados vārds pirts latviešu valodai iespējams palīdzējis izvairīties no kāda grūti izlokāma svešvārda. Gal galā, kurš gan nezina tādu stilīgu vārdu kā iepērt? Jā, ir tādas emocionālas situācijas, kur aprakstam bija nepieciešams kaut kāds jauns vārds vai kāda tulkota žargonisma aizvietotājs. Un, es zinu, biežāk tiek lietots gan, teiksim, interneta sarakstē, rakstītā tekstā, gan arī iekļūst sarunvalodā tāds termins kā iepērt, iepēra. Runā par to, ka šis koncerts vakar iepēra mani, vai šis te mūziķis reāli iepar un tam līdzīgi. Ir viegli atrast saistību tieši pat kaut kādu konotāciju ar vārdu pērt pamatnozīmi, tas ir ar sist, un tulkot to kā tādu emocionālu sitienu, ko cilvēks saņem, estētisku baudījumu kā emocionālu sitienu. Viss precīzākais tulkojums tam vārdu lietojumam iepērt būtu radīt katars. Ja futbola spēle, ko es vakar noskatījos, mani reāli iepērt, tas nozīmē, ka es guvu kaut kādu estētisku baudījumu, es guvu šīs spēles laikā katars. Šai ziņā šis vārds, kamēr viņš ir svaigs un interesants, ļoti lieliski darbojas.